Mani sauc Malvīna Stučka. Es nāku no Madonas. Pašlaik es mācos Latvijas Universitātē politikas zinātnes. Es uzskatu, ka jo vairāk darbus es uzņemos paveikt, jo vairāk es varu izdarīt. Sveiki, mani sauc Aivis. Esmu dzimis cēsinieks, bet pēdējos 10 gadus uzskatīju sevi par rīdzinieku. Un es esmu dzīvē sapratis to, ka ir jādara tas, kas patīk, un to es iesaku pilnīgi visiem saviem draugiem un paziņām. Mani sauc Ilza Andržāna. Esmu dzimusi Cēsīs, bet jau vairākus gadus dzīvoju Rīgā. Mācos biznesa augstskolā turība, sabiedriskās attiecības, savu brīvo laiku man patīk pavadīt kopā ar draugiem un ceļot. Mani sauc Arita. Nāku es no Balviem, bet nu jau 3. gadu dzīvoju Rīgā. Studēju Rīgas Stradiņu universitātē Eiropas ekonomiku. Man patīk spēlēt violi un klavieres, kā arī nodarboties ar sportu. Es esmu vienkārša un sirsnīga meitene un novēlu visiem skaistu dienu. Sveiki! Mani sauc Kristaps Silva. Esmu 22 gadus jauns un nāku es no Madonas, bet kā jau vairākus gadus dzīvoju pa Rīgu. Mācos es Rīgas Stradiņu universitātē sociālo rehabilitāciju. Ja runājamies par maniem hobijiem, tad es reiz vēlos teikt, ka mans lielākais hobijs ir vienkārši patīkami dzīvot. Kā savu mērķi dzīvē es vienmēr izvirzu vienu gūt labumu pats sev, bet tajā pašā laikā palīdzēt arī jums. Un tas apmēram arī viss, ko katram cilvēkam vajadzētu savā dzīvē izdarīt. Paldies jums liels! Labdien! Mani sauc Mārtiņš Linē. Esmu 23 gadus jauns valmierietis, kurš pašlaik mācās Rīgas Stradiņu universitātē. Brīvajā laikā man lielākā kaislība ir ceļošana. Ceļošana vienatnē, jo uzskatu, ka tā vislabāk var iepazīt citu kultūru, citas vietas un galvenokārt sevi, kas ir ļoti svarīgi dzīvē, lai mēs virzītos uz priekšu. Sveiki! Mani sauc Rabes Tripkāns. Es nāku no pilsētas Ludza, bet pašlaik dzīvoju Rīgā. Nodarbojos ar daudz dažādām lietām, dejošanu, skatuves mākslu un vēl daudz dažādām lietām. Mans dzīves moto ir nekad neapstājies pie sasniegtajiem mērķiem. Sveiki! Mani sauc Lāsma Zemene. Mana dzimtā pilsēta ir Jelgava. Esmu studējusi biznesa augstskolā turība, sabiedriskās attiecības. Studiju laikā cītīgi darbojusies žurnālistikā, taču nu esmu pievērsusies dažādām cīņu mākslām un strādāju Rīgas pašvaldības policijā. Brīvo laiku labprāt pavadu ar savu iemīļoto Rottweileru Šķirnas suņu puiku, kur esmu cītīgi vedusi 2 gadus suņu apmācībām. Patīk piedzīvojumi, piemēram, tādi kā šis. Sveiki! Man sauc Toms, man ir 23 gadi un es nāku no Jelgavas. Man patīk daudz dažādu piedzīvojumu, kur laikā es uzzinu daudz ko jaunu par sevi. Mans dzīves moto – esi cilvēks, un nesako nevis mani, bet sev, tikai sev. Topi, kas tu esi. Sveiki! Mani sauc Alis. Esmu 21 gadu jauna un konkursā pārstāvu Rugāju novadu. Nākotnē es vēlos kļūt par ārstu, tāpēc studēju medicīnu Latvijas Universitātē. Brīvo laiku es labprātāk pavadu kopā ar ģimeni, piemēram, atbalstot brāli rallijā.